ko es gribu pateikt, no Rūdim arī mums rekord liels skaits ir ap 500 abonentiem kopā ir. Un ir 500 cilvēki nopirkuši sev veselību, jau priekš janvāra, priekš februāra. Un vairs 3 mēneši nāk uz mūsu objektiem apmeklēt, kur ir būt veselība. Noteikti gaida arī balvu, saka, man laimīgā roka visums rekos, tik sevišķi noteikti ceru uz aizkāpt uz Zviedriju, ja? Tad mēs sāksim droši ar mazākām balvām. Tā, un tad pirmais tās Rolands tādu marketingu puismu griezīs, tad 6 balvas dāvankārtas uz Kino Rio. 6, jā, 6 balvas. Cilvēkiem nav jābūt klāt, visiem sazvanīsim un visiem pateiksim, kas ir laimējuši. Tātad Jānis Sams ies uz kino, Iveta Vinšteina, Malija Siliņa, Ruslans Smirņickis, Aleksandrs Karpuzovs un Andrejs Kukainis. Ieskatīties kino brīžos krēslos sēdēs. Tāds pa filmu. Kuru? Tā, tagad 3 ielūgumi uz Jūras vārtiem. Uz teātra izrādi. 3 ielūgumi. 1, 2, 3. Tā, uz Jūras vārtiem tad ies Sergejs Jakumbeņis, Andra Trankele un Sanita Okante. Nākošās balvas. 3 dāvankārtas no restorāna Tex-Mex, 3 pusdienas Tex-Mexā. 3 dāvankārtas. 1, 2, 3. Tad Tex-Mex virtuve baudīs garšīgo Atis Mertens, Jānis Sams, nebija otrais vai Jānis Sams, 2 students vietas, un Jubova Samujenoka, ēdīs pusdienas vai vakariņas. Tā, nākošais. Fantastisks dāvans no Diānas svecēm, vesela kaste ar Diānas svecēm, šāda. 3 cilvēki, 3 visās kastes. Jā, vēl ka multitam 3. Na maisi. Tā šo kastes nolikt. 3. Tā, sveču kaismās jaungad sagaidīs Igors Dasko, Vladimirs Prančuks un Digna Cielava. Meiterei noteikti būs super romantiski. Šitais 3 ir. Šitais 3 kastes, jā. Tālāk, uz veikalu top. 3 ies iepriekties uz veikalu top pa dāvankārtēm. Tātad 3 dāvankārtas no veikalu top. Labi. 3. Lūdzu, tā. Priekš jaungad Galda Ļačeslavs Kalasovs. Jā, tie 3. Tos nesprošu. Tā, tālāk Māris Kalniņš uz topiņies. Un Lāsma Skrābe. Šitie 3 cilvēki ies jaungadā jau izpirkties topiņā dāvankārt bez maksas. Drūsu saldējumu pārēdīsies 3 cilvēki. 3 katram pa kastu saldējumu no drūsu saldējumiem. 3, jā. 3. Tā, drūsu saldējumu ēdīs Ilze Solnceva, Ļačeslavs Rončkovs un Ivo Grīnhovs.
3 saldējumi ēdīs līdz vasarai, ja pa vienā katru dienu. Tā, smaržosies. 3 dāvanas mums ir no veikala Douglas. Smuks smaržs un tātad lielisks dāvana jaungadā. Un tā 3 no smaržu veikala. Tā, smaržu veikalā. Smaržu dāvanas dabū Valentīna Kastulīkīla, Luzvila Mihailovna un Gatis Kalvovskis. 2 meitenes un 1 puisis. Tāda smaržas, šitās 3 smaržas. Katram viena. Vēl viss galvenā balva, viss kārtības. Tā, tas bija smaržu veikals. Tagad uz Sportlandu pa 30 eiro Sportlandu. 3 cilvēki ies tērēt. Nopirks jaunas apģērbus apmēram. Tā, tātad Sportlandā ies iepirkties Dina Lukaševica, Evija Lupica un Erhards Kuriņš. Ies sportos ar jauniem tērpiem. Tā, nākošie. Mums ir tāda tipogrāfija Hercegu drūka. 3 dāvankārtas, 20 eiro, 30 un 50. Sākam ar vienu 20 dāvankārtu. Hercegu drukā varēs izmantot. Daiga Galauska, 20 eiro, 30 eiro varēs izmantot Aleksandrs Renovs. Un 50 eiro dāvankarti varēs izmantot Juris Riekstiņš. Varēs izdrukāt, atdrukāt kalendārs vai pasūtīt kreklu, apdrukāt visu kaut ko. Tā, nākošais ir, mums ir tāda kafejnīca Ostas 23. 5 pārīši draugi ies ēst vakariņas pusdienas uz Ostas 23. Vesel 5. Tā, 5. Arta Celma, Valentīns Lotčenko, Oļeks Zamora, Mareks Tomas Bliķis. Ierināšu. Pirmais. Tā, un tad tu mierīgi var iet uz ēst ar mammas. Lūdzu. Un Jānis Kateģis. Tā, šitie te vēl 4 mums paliek, tad šitos iesaist. Tā, viss turpinās. Ventspilī ir parādījies jau, man liekas, gadu skaists apģērbu ražotājs, kas ražo jaunu zīmolu. Saucās angliski Spirit of Ventspils, ja Ventspils gars, ar tā smuku Ventspils zīmītes. Un 3 dabūs dāvankārtas un staigās skaistos vekliņos un vai džemperos, to katrs gribēs. Tad 3 dāvankārtas no Spirit of Ventspils. Vai Ventspils gars? Tā, smukos kreklos vai džemperos staigās Larisa Štekerkopa, Ringolds, varbūt Galauskis, telefona numurs mums ir, un Ina Jekoļkova. Es nemāk izlasīt, ir labi sarakstījis nav. Telefona ir, jā. Tā, šitā liekam 3 kartas. Tā, visu turpinās. Tepat blakus uz ūdens piedzīvumu parku 3 personas, 3 cilvēki ar pavadošanu 2 cilvēkiem. 3 personas valkam. Ūdens piedzīvumu parks. Tātad pa taisno Gaļina Jefimova, Nina Makējeva,
Aģina Fjodorova. Ies uz ūdens piedzīvumu parku. Tālāk, Lusnicis Sniegs. Lemberga kūta un līdās būs gatava. 3 ielūgumus Lemberga kūtei. Slēpot. 1. janvāri 11. atklājuma sezonu laipni lūgt. Darbosies viena trase, kameršļūkšanas un bērniem ragaviņas pa brīvu, tā kā laipni lūgtu. Neaizraujieties ar svinēšanu, bet arī veltiet laiku sportam. Cik? 3? 3, jā. Tātad uz Lemberga kūtu ies Sofija Barkarte, Māris Kozlovskis, Larisa Jermakova. Tā, nu jau mēs tuvojamies finālam, kur ir Lemberga kūtu, ir forša kafejnīca, Stendera pica, 3 dāvāns, pēc tam paēs uzreiz Stendera picā, 3 dāvānu kartes. Tā, tad Stendera picā 20 eiro ēdīs Līga Ostrovska, Gins Vimovičs un Beāte Ieleja. Tā, mēs šitās 3. Tā. Kas tad paliks? Vēl mums ir basketbols. Ieejas kartes visām basketbola spēlēm šo sezonu līdz maijam. Tātad 3 cilvēki ieskatīties basketbolu bez maksas. F sektorā. Tā, tad uz basketbolu ies Jānis Gaisiņš, Karina Čebanova un Sergejs Histjakovs. Tātad šie cilvēki skatīsies basketbolu. Ko? Tad ir kulminācija. Nu, Roland, tu kārtīgi uzgriež. Brauciens uz Zviedriju, mašīna, 4 personas. Aliņš gan laikam pašam jāpērk būs. Bet visi iespēja, visi pa vēlti palikšanu Stokholmā. Los saucās Nīneshamne, tas ir tur 30 km, 20 km no Stokholmas. Nu, brīnišķīgs brauciens. Nu, tā mēs šo cilvēku mēģināsim uzreiz sazvanīt. Noldi, vajag atbildīties. Tā, puisis. Mēs zvanām Gustavam Opkantam. Mēdien, tad vēl ir Gustav Opkants? Jā, mēs zinām, viņš šodien man vietas bieži paņēma. Nu jā, šitie visi ir 500. Nav, kur tā Gustavs ir? Varbūt Gustavs spēlēt, jā. Halo. Labdien. Vai es varētu ar Gustavu runāt? Viņš ir bērns. Jūs te zvana Andris Valērts un baseina pārvaldējs. Vai jūs zināt, kāpēc es mums zvanu? Un jūs esat vienējuši galveno balvu. Braucienu uz Stokholmu 4 personām. Mēs jūs ap prieku sagaidīt jau tūlītēs. Jūs varētu atbraukt bišķi ātrāk Gustavam pakaļ. Tad mēs jūs gaidām tepat. Jā. Labi. Priecājamies par dāvanu. Viņš ir apsvērts.